man pārsteidz tās izmaksas, ka 1 kilometrs maksā 7 miljonus, turpat tālāk, un Pierīgā tas jau maksā kāds 12 miljonus. Tā kā tas arī tāds interesants. 1 kilometrs. Nu, būvnieki laikam labāk zina, ko viņi iebudžetē, teiksim, tajā tāme, kad Pierīgā ir siltāk, jā. Kad viņi būvē. Nu, Rīga ir lielākie apjomi, var arī atļauties dārgāk maksāt par to visu. Bet es domāju, ka arī kontekstā ar to, kā beigsies Eiropas Savienības finansējums autoceļu uzturēšanai, tad šajā kontekstā, manuprāt, ir cits jauninājums, ko piedāvā ievest satiksmes ministrijā. Tas ir tā slavena Vectīranā intervija, kur viņš pateica, ka tiek plānots ieviest ceļa nodevu par nobrauktiem kilometriem. Ja tagad, teiksim, to nodevu maksā kā viņietas par attiecīgi pārsvarā ārzemnieki, jā. Braucot, tad tas jauninājums, kas bija publicēts portālā Jauns LV, ja es nekļūdos, un pēc tam parādījies arī diskusijā Delfos, kā gluži tā nav, jo tajā intervijā Vectīrans bija ieminējis arī, ka nodeva varētu tik attiecināta ne tikai uz krāvas transportu, bet arī uz vieglo transportu, jo, ja tu brauc, tad maksā. Un līdz ar to arī paliek zaļāks un tā teikt, un tu padomāsi pirms kāpt mašīnā vai braukt, vai nebraukt, ja būs tāda nodeva par nobraukto kilometru.